logi, vara durvis, glāžu logi, vara durvis, izpušķotas istābiņas, izpušķotas istābiņas. Jelgaviņa smuka muiža, pār visādi muižiņām. Sadarbībā ar Zemgales reģionālo kompetenču attīstības centru 13 jauni speciālisti. Šodien jaunos gidus jūs varēsiet atpazīt arī pēc apliecības, ko pasniegs programmas vadītāja Līga Miķelsone. Šogad mūsu gidi bija ļoti radoši aizstāvot savus diplomu darbus, un ir izstrādāts ļoti interesantas ekskursijas, ne tikai kājām gājējiem, bet būs piedāvājums arī ekskursijām, gan ar velosipēdu, ja vēlēsieties apceļot mūsu pilsētu un novadu, gan ar kuģīti, un ļoti dažādi veidi. Man nav laika, pasauli labi, man nav laika, mierināt jūs, man nav laika, mākoņu stundi, man nav laika, domāt kā kungs, man nav laika, pasauli labi, man nav laika, mierināt jūs, man nav laika, mākoņu stundi, man nav laika. domāt kā kungs. Pamatā es vizinu cilvēks no kafejnīcas Zemnieku cienasts, un tur parasti pulcējās cilvēki, kas grib pavadīt interesanti laiku ar bērniem, atpūšās rotaļlaukumā, un tad es arī piedāvāju atpūtu kopā bērniem ar vecākiem, braucienu pa Vircaviņu un pa Lielupi. Un cilvēkiem ļoti patīk, jo no upes pilsētu viņi reti kad ir redzējuši. Tikai retais ir pabraucis ar ūdens laivu vai katamarānu un paskatījies, kādi viņi izskatās no upes puses. Tāpēc arī ir šis piedāvājums ar koka kuģīti, 90 gadu vecu, atjaunotu, pavizināties tieši pa Jelgavas upēm. Ir Jelgava kā atklājums, tāpēc, ka tik tuvu Rīgai vienmēr būdā viņa bijis tikai caurbraukšanas objekts, bet tagad te, ko redzēt, ir iespējas pavadīt labu laiku un cilvēki brauc uz Jelgavu, vismaz tā rāda statistika. Bet, kas attiecās uz jelgavniekiem, tad es domāju, ka viņi šobrīd ir sākuši atklāt Jelgavu, dzīvot te visu mūžu. Un tagad tikai sāk interesēties īsti daudz cilvēku, kas tā esmu manījis, ka viņš saka, oj, nemaz nezināju, ka es dzīvoju tādā interesantā pilsētā. Un es domāju, tas ir pats galvenais. Beidza kursus reģionālā kompetenču centrā šogad. Otrais izlaidums. Izzini Jelgavu, un tā ir mūsu Jelgavas pilsētas prezentācijas ekskursija. Šai ekskursijai varēs pieteikties interesanti, pieteikties grupas, un mēs kā turisma centrs norganizēsim un nokoordinēsim šīs te ekskursijas norisi pēc klientu vēlmēm. Un šobrīd jāsaka tā, ka jau interesi ir izrādījusi Latvijas Lauksaimniecības universitāte par šīm ekskursijām, un mums ir ar ko lepoties. Un mēs stāstīsim par to, kas Jelgavā ir bijis vēsturiski, bet priecēsim arī ar tiem projektiem un sakārtoto infrastruktūru, kāda mums ir šodien Jelgavā. Jo mums ir jābūt lepniem par to, kurā vietā mēs dzīvojam, mums ir jābūt lepniem par attīstību, kāda notiek mūsu pilsētā. Un ekskursijas uz rūpnīcām arī tas ir jaunums, un mēs aicinām uz rūpnīcu Amaplantu, kurā mēs varēsim vērot, kā top pilsētas pasažieru autobusi, kā tiek salikti no detaļām. Un vēl viens jaunums mums ir ekskursijas uz kūdras ražotni La Flora, kurā mēs varēsim redzēt, kā notiek kūdras fasēšanas process, un reizē arī varēsim baudīt mākslu, jo no kūdras var izgatavot brīnišķīgas skulptūras. Jelgavai ir arī brīnišķīga daba.
Un unikālais objekts Jelgavā ir mūsu pilssala, kurā atrodas savvaļas zirgi. Un savvaļas zirgi šogad mums ir jau 44, no kuriem 4 ir mazie kumeliņi, kas šopavasar ir nākuši pasaulē. Un šajā maija mēnesī būs ļoti interesanti pilssalā vērot, kā zied savvaļas tulpes. Tā kā aicinam ekskursijā uz mūsu brīnumu, uz mūsu unikālu objektu pilssalu. Jau vairāk šo vietu zinās cilvēku ar tādu, kā varētu teikt, pozitīvu publicitāti, jo labāk. Zulniekiem pati un interesē mūsu, kā saka, vietas un brauksim uz Aučiem un uz Billītēm, es sapratu arī, uz Garozu. Ja būs labs laiks, tad arī atļausimies pastaigāt un apstīties tās vietiņas labās. Vēl būtisks jaunums ir tas, ka ar maiju mums sāk strādāt jaunā turisma mājaslapa www.visit.jelgava.lv, kurā ir iespējams atrast plašu un daudzveidīgu informāciju par turismu un atpūtas iespējām Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā.